Ja jūs interesē, vai eToro ir legāls Latvijā, jūs esat nonācis pareizajā vietā. Šajā video es izskaidrošu, vai jūs varat legāli izmantot eToro, pamatojoties uz pašreizējiem noteikumiem. Izlasiet aprakstu, lai uzzinātu par juridisko pamatojumu un iepazītos ar visu, ko eToro var piedāvāt. Sāksim! eToro ir viena no populārākajām tirdzniecības platformām pasaulē, kas pazīstama ar intuitīvo interfeisu, sociālās tirdzniecības funkcijām un piekļuvu plašam finanšu instrumentu klāstam. Tas ir likusi daudziem investoriem jautāt, vai eToro ir legāls viņu valstī. Atbilde ir jā. eToro ir pilnībā legāls un regulēts brokeris. Eiropā eToro darbojas saskaņā ar CISEC izsniegtu licenci, kas nozīmē, ka tas var likumīgi piedāvāt savus pakalpojumus Eiropas ekonomikas zonā, pateicoties tā saucamajai finanšu pakalpojumu pasē. Saskaņā ar ES noteikumiem jebkurš brokeris, kam ir vienas dalībvalsts uzraudzības iestādes izsniegta licence, var piedāvāt pakalpojumus citās ES valstīs, bez nepieciešamības iegūt atsevišķu licenci katrā valstī. Ārpus Eiropas Savienības eToro ir arī vietējās licences un to uzrauga citas cienījamas finanšu iestādes. Apvienotajā karalistē eToro ir licencēts un regulēts finanšu uzraudzības iestāde, kas ir viena no stingrākajām uzraudzības iestādēm pasaulē. Austrālijā eToro darbojas Austrālijas vērtspapīru un ieguldījumu komisijas uzraudzībā, kas nodrošina atbilstību vietējiem ieguldītāju aizsardzības noteikumiem. Turklāt klientiem reģionos, uz kuriem neatiecas iepriekš minētās jurisdikcijas, eToro piedāvā savus pakalpojumus caur eToro, ko regulē Seychelles finanšu pakalpojumu iestāde. Tas ļauj brokerim pielāgoties dažādām juridiskajām prasībām un sniegt pakalpojumus klientiem gandrīz visā pasaulē. Zemāk esošajā aprakstā atradīsiet saiti, lai atvērtu bezmaksas demo kontu eToro. Jūs varat izpētīt platformu bez jebkāda finansiāla riska un izmēģināt tirdzniecības funkcijas, piemēram, kopēšanu, investīcijas kriptovalūtās un akciju tirdzniecību simulētā vidē. Ceru, ka šis video palīdzēja atrisināt jūsu šaubas. Ja tā, atstājiet patīk un abonējiet kanālu, lai būtu informēts par visiem jaunumiem investīciju pasaulē. Paldies par skatīšanos!